Labi. Turpinām tad, jā. Nu, mēs palikām pie tā, pie mūsu standarta pulkņu diagrammas, kuru mēs varam veidot vienkārši padodot šīs te kolonas. Atkal ļoti labs vizuālais paraugs. Vienkārši, atkal, šajā ziņā mums nav uzreiz jāuzdod par kaut kādu šausmīgi skaisto vizuālo izskatu. Mums galvenais šeit ir uzdevums, ir apstīties, kā vispār dati izskatās, vai kaut kas nelēc acīs. Nu, skaidrs, ka mēs te redzam, ka bija divi tie bagātnieki 40 gadnieki, viņi šeit ir bijuši, ja? Pirkuši, ja? Lūk, bijiesim, nu, es domāju, ka tā būs pirmā klase, vai ne? To mēs varam uzreiz noskaidrot. Padot, iekrāsosim. Atkal, šeit mēs iegūstam iespēju parādīt trešo dimensiju, tad trešo parametru, šeit ir trešo šo te atribūtu. Ja mums ir cena vecums, varam padot arī pasažiera klasi šādā veidā. Un tad redzēt, nu, skaidrs, ka pārsvarā tās bagātas biļetes, kas nav nemaz šokējoši, ir dotas, protams, pirmās klases pasažieriem, ja to izkārtojumu. Jā, nu, lūk, šādā veidā vajadzētu būt tā arī, nu, tā arī ir. Varam arī darīt citu dalījumu, jā. Un tad, protams, ja mēs gribam kāpināt šo te daudzumu, ko mēs skatāmies, mēs varam padot pēc dzimuma, jā. Iegrot pēc dzimuma, kāda tur sadalījās, redzam, pieņemsim, jā, ka tie bagātnieki bija augšā, bet arī šeit, ka, nu, puiši, bet arī meitenes arī bijuši, kas maksā šīs garās lielās biļetes, pieņemsim, dārgās, pieņemsim šādā veidā. Nu, lūk, atkal uzreiz parādās veids, ja mums ir trīs dažādi šie te parametri, ko mēs gribam apstīties savā starpā, kā viņi izkārtojas, nu, tad ar šo te iekrāsošanu mēs varam to izmantot šo trešo izcelt, šo trešo sadalīt. Tikai viens, protams, nosacījums, ka šim pieņemsim dzimam, nu, te jābūt tikai jābūt dažiem, tam jābūt diskretam daudzumam, jā, vismaz šajā gadījumā. Lūk, jā, es varu darīt ko sīkāk. Šeit, pieņemsim, es varētu darīt tā, ko darīt, ja man ir attēlot vienlaicīgi 4 lietas, jā, tad vecumu, cenu, dzimumu un arī pasažieru klasi. Var darīt, pieņemsim, nu ko, izmērs, jā, size klasi, jā. Sanāk tā, ka pirmā klasa būs tā lielākā. Nu, tad tā varam darīt, protams, jā. Nebūs tik uzskatāmi, jā, redzam, tur pavisam mazāk. Es teiktu, ka nav izdevies šī vizualizācija. Šeit ir vēl viens paņēmiens, ko varam izmantot. Mēs varam izmantot marķiera tipu. Nu, mainīt marķieri. Ja man tikai daži varianti, pieņemsim, varam attēlot dažādas marķierus. Tad mēs dzimumu, nu, x, y, pieņemsim, jā, šādā veidā. Jā, es pēc to nevis izmēru, bet stilu. Ar to mums vēl paliek rezervē tas izmērs. Ja mēs gribētu to izmērs, mums arī size paliek. Tad mēs varam vienlaicīgi 5 pat attēlot vienā bildē, redzēt šo te ieskatu. Un te var redzēt šo te marķierus, attiecīgi, x, protams, ir sieviete, punktiņš ir vīrieši, jā, un arī klases pēc krāsa, jā. Nu, atkal, šis jau, es domāju, jau ir gana detalizētāks, jā. Mēs varam, pieņemsim, ja mums gribētu kaut ko ļoti sīkāk šeit te, šo te plotu, pieņemsim, iegūt, paskatīsim, vai to viņš strādā. Pieņemsim, man liekas, ok, šis ir kaut kas tāds, ko es gribētu saglabāt. Es varu, protams, šo te saglabāt. Let's save the previous plot. Ja? Tad pēc būtības viens ierobežums Jupyter Notebooks ir, ka parasti ar šīm vienkāršajām vizualizācijām viņas jādara būtu šeit. Ja? Ja? Te būtu let's save the plot. Let's save the plot. Ja? Save fig. Ja? Man liekas, ka bija šādi, ja nemaldos. Sauksim to Titanic. Age, fair, class, sex, PNG pieņemsim. Man liekas, ka es pareizi rakstīju, ja? Es nezinu, vai tas strādās? Jā, skatāmies, vai tā bija. Jā, reku ir, vai tas tiešām nostrādāja. Pastamies. Varbūt, ka es vienkārši izliekos. Varbūt, nē, ir. Jā, ir. Vienīgais mums te varētu, es atstāšu kā to do, var padot AI, lai viņš to padod parametru izmēru šim te bildē. Es nezinu, cik viņa liela bija. Varam līklādēt, pieņemsim. Mans likums tad likt viņu pie automātiski. 64 kilobaiti attiecīgi. Nē, nu gana liela, 2400, lai ne, Ctrl R. Viņi ir, jā, izmērs, nē, 648 reiz 680. Nemaz nav tik liela, jā, bet var pamainīt mums to izmēru. Ne jau šeit, bet tajā brīdī, kad mēs veidojam. Ja šeit, ja, to do change image size before saving. Ja. To arī varētu darīt, protams. Ja.
jo mēs gribam lielāku izšķirtspēju pieņemsim, mēs gribētu, jo te var arī PDF vai SVG, pieņemsim vektoru, arī var noglabāt arī, jā. Matplotlib offers various image saving options. Jā, tad, ja man vajag kaut ko saglabāt tajā brīdī, kaut kādu no šiem vizuāls, tas vienkārši jāpieliek tajā brīdī, jā. We should do it in same cell that the plot is in. Jā, tad tas viens ierobežojums ir tas, ja es gribu saglabāt, protams, es varētu mums ar pēle vienkārši save image as. Arī tas strādā, protams, jo tā jau weblapa pēc būtības ir, nekas cits jau tur nav mainījies. Nu, lūk, bet tad, jā, tad šādā atsevišķā šūnā mēs nevarēsim tā vienkārši. Nu, tad jātaisa no jaunas zīmējums vienkārši ir tā. Nu, lūk, labi. Tā. Bet tagad pāriesim pie nākšā daļas. Mēs redzam, ka ir šie te ekstrēmisti. Nu, atkal atdalīsim, papēdīsim viņus drusciņi sīkāk. Kas mums tur ir? Ja? Tad kā dara? Mēs paņemsim visus, kam maksāja biļetes virs 100, ja? Welcome back, Linda. Un attiecīgi mēs apstīsimies kāds sadalījums. Tad tur bija 3-4 laikam sievietes un 19 puiši, jā, attiecīgi. Pēc šī tiek maksāja dārgās biļetes, jā. Nu, nākošais, mēs vēl gribētu atfiltrēt vairākus filtrus, jā. Un tad nākšā recepte mums parādīs, kā to var darīt. Tad, ja es gribu, pieņemsim filtrēt pēc vecuma, pēc cenas un pieņemsim vairākus tur nosacījumus. Nu, lūk, tad šeit būs piemērs. Tad es meklēšu visus, kas maksāja vairāk par 100, nu, protams, pataļīgs skaidrs, vecums virs 18 vai vienāds, un attiecīgi zem 30. Es to saukšu jaunie un bagātie, jā. Attiecīgi, jā, šeit mums ir, jā, 10 un 5, tad tikai 15 šādi atbilst šim filtriem, tad 3 filtri, tad pievērsim uzmanību, ka mēs ietumam and simbolu, jā. Bieži ir citas valodas, kas izmanto to kā konjunkciju, tad es sadu and un. Šeit arī Pythonā pandās izmanto šo te simbolu, lai saviltu kopā vairākus filtrus. Un man tiem, kas ir strādājuši SQL īstenībā, es vēl parādīšu kaut kur, šeit būs alternatīva varianta. Nē, nākšajā. Nu, lūk, jā, bet tās bija tikai jāatrast tas, ka šī vietā filtrs ir nostrādājis, jā, un tad es paņēmu tikai vienu kolonu un uztaisīju value counts. Nu, atkal, viss filtrs tad izmesim izkastē. Ja es kaut kādu iemeslu dēļ gribētu saglabāt šos jaunos un bagātos, tad es varētu darīt šādi, vienkārši, jā, uztaisītu kopiju, jā, es atfiltrēju un tad kopiju. Jo, ja es neņemšu kopiju, tad man būs, tā teikt, tikai skats, jā, man tie bagātnieki, viņi būs atsevišķi skats, un ja es kaut ko tur mainīšu, jā, tad tas arī mainīs tie oriģinālajā tabulā. Tas ir jāņem vērā. Savukārt, jā, es tikai lasīšu, es varu arī kopiju netaisīt, jā. Tas arī, atkal, kāpēc tā daram? Tāpēc, ka mums tie skati, nu, tas taupa atmiņu. Ja man ir milzīgi liela tabula, es negribu kopēt tur 50,000 rindiņas katru reizi. Es tikai taisu skatu. Nu, lūk. Patīsim, cik man tur sanāca, man 15 reiz 15 ir, jā. Tad 15 reiz 15, jā. Tad virs 100, 18, jā. Vienāds vai 18 un mazāks vai vienāds 30, jā. 3 uzstādījumi. Es varētu viņus turpināt šeit vēl kaut ko izdomāt, jā. Nu, lūk, es viņus beigās pēc vecuma sakārtoju, no 18 līdz 30 ieskaitot. Jā, ja jums nepatīk, vai nesat to pieraduši pie šīs sintakses, bet jūs varat tā kā SQL tipa sintakses strādājuši, tad to var darīt arī šādi te pandās ir query, atļaušot query, jā, līdzīgi, jā, bet tad mums kāda ir atšķirība. Man pēc būtības ir jāzina šīs te kolonas, ja, un es īsti nevaru, man ir grūtāk iekļaut šos parametrus, ja šeit, salīdzinot kā šeit es varētu būt mainīgo iekšā ielikt, ja, tas nav kaut kādiem parametriem, kaut kur stāvēt man tas vecums, ja, settingos kaut kur stāvēt atsevišķos mainīgos, turēšu tos vērtības, ko es gribu. Šeit man ir drusku grūtāk, tad man jātais F-strings un jābāž iekšā, ja, ja roku, šis var būt parocīgi, ot lasāmāks ir, ja, un man personīgi nebija, es vairāk lietoju šos filtrus, lai gan rezultāts, ja, esmu pierādījis pie šāda filtrēšana, bet atkal pandās, kā jau daudzos lielos rīkos, ir vairāki ceļi pie viena tā paša rezultāta. Ja jums patīk, droši lietot arī šo te. Jā. Tikai, ja nemaldos pie lielākam, tad kopām šis nebūs vēl tik ātri nestrādās. Varbūt tas bija, man laikam, moments, kāpēc man no sākuma nepatika. Jā. Bet potenciāli beigās rezultāts tas pats ir, jā? Jo to mēs arī redzam, pierādīja atkal arī tie paši bagātnieki, jā, no 18 līdz 30. Jā. Nu, jo pēc salīdzināsim, varbūt tiešām nav tie paši, varbūt ir, nezinu.
Ja? Un tam tas ļoti vienkārši. Es salīdzinu divas datu tabulas, attiecīgi, un tad būs, ja viņi ir vienādi, tad, protams, drukās šo ārā, ja ne, tad drukās šo attiecīgi. Un, protams, attiecīgi es te varētu kaut ko darīt, I could do something. I could do something here, like delete one of them. Ja viņi vienādi, I could do something here as well. Such as raise warning. Nu, pieņemsim, warning. Nu, pieņemsim, Labi, tā. Tad kā tu gāji tiem izdzīvošanu, turpināsim šo te stāstu, kā tu gāji tiem jauniem bagātniekiem, nepārāk, man liekas, ka 9 izdzīvoja, 6 neizdzīvoja attiecīgi, value counts atkal, var redzēt, kā sadalījās. Labi, bet, tagad atgriezīsimies pie tā pirms kāds 10 minūtes atpakaļ, kur bija tajā vizualizācijā, redzējām šos te, tas dārgās cenas, pēc būtības, Kā vispār formālāk varbūt definē šos te outliers, kā mēs to varētu definēt. Ir izpildīt metodu, sauc interquartile range, tad mēs skatīsimies, atrodam vidu, šos te no 25. percentāla līdz 75. Tad pats vidiņš, tas vērtības, Un tad, šeit ir smuka bilde no Wikipēdijas. Tad, tas vidus, Un no tā, mēs definēsim outliers, kā 1,5 šis vidus 1,5 reizes uz abām pusēm. Un tad uzskatīsim, ka šīs abas puses ir, viss, kas ir šeit, 2,69, ir šie te, nav mums, ir ārējie, tā teikt. Un te varētu procentiem sanāk, kas gandrīz 90, cik tur? 99%, 99,30% sanāk, tad tiešām tie ir outlieri, laikam tāds tas definīcija ir sanāca, Protams, atkarībā no datu kopas tie outlieri var būt ļoti dažādi izkārtot, vai ne? Arī šeit atkal var redzēt, 68, kā tur sanāk, un vēl plus 13, sanāk kaut kur pie, pār 99 sanāk, tiešām tie būs outlieri. Bet kā to aprēķināt, varam darīt šādi, paņēma 25, fair, atkal te mums varētu kaut citu atrast, bet man pieliek, tad, kur sākās otrais kvarts, tā teikt, Tad te var padot kādu vērtību, protams, attiecīgi, no 0 līdz 1, protams, attiecīgi, vai ne? Un 0,5 būs, protams, puse, vai ne? Lūk, savukārt Q3 būs 0,75, sāksies, pēdējais, kvarts, Un tad mēs zināsim, var sadot mūsu IQR, interquartile range būs, protams, trešā Q3 vērtība minus Q1. Savukārt, tas outlier definīcijas filtrs būs 1,5 reiz IQR. Atkal formula nav šausmīgi sarežģīta, Un tad attiecīgi mums arī redzēt šeit, tāpēc arī iemesls, kāpēc man patīk lietot šo te filtru, es uzreiz varu šis te neatkarīgi, kas man datos ir pat labāk, man attiecīgi šī formula strādās. Atradīšos outliers, ar šādu filtru. Tad cena mazāka par Q1 minus 1,5 IQR vai lielāka. Jo man vainu. Tad līdzīgi kā mums bija šeit, bija augšā tiem bagātniekiem, ka es viņus filtrēju ar and, un te bija and simbols, šeit, šādi, Tas bija un prasība, lai visi izpildās visas šīs prasības. Savukārt šeit mums ir prasība, ka tikai pietiek ar vienu. Vienu vai vairāk šiem nosacījumiem, protams, ka abi nevar izpildīties šī gadījumā konkrētajām. Nevar būt cena mazāk par mazo cenu un lielāk par lielo cenu, bet viens izpildīsies. Tad tas būs filtrs. Cik viņi būs, te mēs redzēsim šo rezultātu, ko mēs iegūstam. Tad redzam, ka cenas 25% cena sākās no 7,91, savukārt 75% cena sākās no 31 mārciņas. Tad tas range, interquartile range būs 23 kaut kas, un, protams, reiz 1,5 būs kaut kas 3,4 kaut kas. Lūk, un mēs dabājam 116 outliers. Tagad varbūt drusku padomāsim, vai mūsu filtrā šī konkrētajā gadījumā šis filtram bija vai jābūt tik, kombinētam vainu, jo tā padomā, kas mums ir, ja quartile 1 ir 791,
no tā atņemam 34, sanāks kaut kāds mīnus 20. Un mēs zinām, ka biļetes nebija negatīvas. Ja? Līdz ar to visticamāk, ka, nevis ticamāk, bet droši, ka šī filtrs pēc būtības šī labā kreisā puse neko nedeva. Ja? Paskatīsimies šo te, redzam, ja? Varam salīdzināt, ja? Ar labo pusi tikai, ja? Ja? Tad mums šeit bija 116, arī 116. Sanāca to, ja? Ka 65 bija tā definīcija ārpusē, ja? 65 mārciņas. Tad tas arī deva tos 116 tos ekstrēmos bagātniekus, kas tur pirkt tās dārgās biļetes. Savukārt super lētās biļetes mīnus 20 neeksistēja, ja, pēc šīs metodas, tāpēc, ka vienkārši nebija tādas lētās biļetes, ja, tāpēc, ka mums nav negatīvas cenas. Bet atkal te var būt jautājums, vai tad vispār var būt dzīvē negatīvas cenas, un te atbildēšu, ka var būt, ja pieņemsim man kāds sponsorē ceļojumu, ja, kaut kāds promotion, kaut kāda reklāma, ja, nu tad ir varbūt tāds gadījums, ka negatīva cena arī ir kaut kādu jēgpilna. Ja. Visādi gadījumā būs negatīvs, ja, kaut kāds bonus, kaut kas, ja, tā teikt. Jā, bet šī gadījumā mums nav, jo mēs tam vēlreiz pārliecināsimies, ka pirms tirzamies tālāk, nu, ka, protams, mums šeit ir cenas, ja, atceramies vēlreiz, ja, mums bija šeit visas cenas, jā, šajā gadījumā sanāca maksimāla cena bija 512, šī gadījumā bija pilnībā mums, jā. Outliers, jā. Minimums 66, jā, virs 512, jā. Tikai tie outlieri tikai, jā. Lūk. Savukārt, ja man būtu šeit parādīšu visas cenas, vēl atgādināšu šo te mums visas cenas, tad Titanic Fair, jā. Atgādināt, to jau mēs vienreiz rētījām, ja? Ups. Nu jā, redzam, ka ir minimāla cena 0, un te ir tas 791, ja? Un tas 31. Te nāk tās vērtības, nāc no šī te. Te tas kvantāli 25, un te ir kvantāli 31. Tās mēs te labi redzam. Nu, lūk, jā, tad mēs redzējām, mums ir tāds samērā robusts process, kā formāli atrast šos te ekstrēmās vērtības, ka tie tiešām ir ekstrēmās vērtības. Nu, lūk. Jā, kā vispār viņam gāja tiem te ārējiem? Nu, var astīties šeit, kā viņam gāja. Laikam, nu, īstumā tīri labi gāja, jāsaka, vai labāk nekā gāja, nekā tiem, kas vispārīgi, vai ne? Mēs zinām, salīdzināsim uzreiz šeit, jā. Jau overall. Survival. Jā. Nu, as percentage. Jā, normalized true. Jā, nu redzam, 61, jā. Savukārt šeit, jā, normalized true. Jā, te mēs reiz 100 redzam, protams, attiecīgi. Jā, te ir pilnīgi otrādāk. Jā, apgriez, tad tie, kas bagātnieki, katrā ziņā bija lielāks izredzes izdzīvot. Jā, katrā ziņā to mēs redzam. Jā, atkal, te var jautāt, vai tas tikai tā bija bagātība vai kaut kāds cits faktors ietekmēja. Nu, atkal, ja atgriežamies atpakaļ drusciņ šajā te, kur bija tā skaistā vizualizācija, nevis skaistā, bet nu tāda ar daudziem vērtībām. Mēs atceramies to, šeit laikam bija, jā, nē, kur bija šitajā bija, jā. Jā, dzimums, jā, nu, ka ļoti daudz, nebija arī sievietes tieši vairāk, nu, atkal tas, tur ir faktors, dzimums arī varētu būt bijis faktors šī gadījumā, protams. Tā kā, atkal nenozīmē tikai nauda bija viss. Tā, atbrauksim apakaļ. Nu jā, turpināsim, tad mēs ko mēs vēl varam skatīties, jā, vai ir kaut kādas korelācijas. Tad, ko tas nozīmē, vai ir kaut kādi šīs te parametri, jā, mūsu lauki, kolonas, vai viņiem ir kaut kādas saites korelācijas, jā, šis te, jā. Mēs izveidosim to korelāciju matricu, un pēc tam viņu attēlosim tā saucamo karstumu karti, jā. Heatmaps mēs padam divdimensiju matricu, un tad to attiecīgi Seaborns mūsu vietā smuki vizualizēs, jā. Jā. Tikai ievaram šo vienu momentu šī vietā, kā es padodu kolonu. Es īstenībā, mums varu padot vairāk, es padodu konkrēti 4 kolonas, ja kurā secībā kādā es gribu.
bet es viņas padodu ar dubult iekavām. Tad iekšējās iekavas tas saraksts, ja, un ārējās attiecās tieši uz to visu dataframe. Tāpēc mums vajag šādu te sintaksi. Drusku jocīgi, dubult iekavas izskatās, ja, bet, jā, mēs, protams, sarakstu ar kolonām. Un tad pārlaižu korelāciju matricu un attiecīgi iegūšu, atkal nebūs nekāda liela brīnuma šeit, ja. Papētīsim drusciņu šo te rezultātus. Ko tas nozīmē viennieks? Protams, ka vecums pats ar sevi ir korelējās 100, pilnībā 1, ja. Korelācijas var būt no 1 līdz -1, ja. Negatīva korelācija arī varētu būt, ja. Pilnīgi negatīva korelācija. Tas nav nekas pārsteidzošs, tas tā ir jābūt, ja, ka pats par sevi, ja, vērtības sev korelē. Tas vienmēr būs vienīgi, būs pa vidu būs. Bet kas interesants šeit? Mēs redzam, ir samērā stingra, parasti 0,5 ir tas tā robeža, 0,41 jau ir samērā nozīmīgi, ka radinieku skaits korelējas ar vecāku skaitu arī. Atkal loģiski, protams, šī gadījumā tāda korelācija eksistē. Vēl interesanta korelācija var būt tas, jo vecumam ir negatīva korelācija ar radinieku un vīru vai sievas skaitu. Jo tu vecāks esi, jā, pēc būtības, jo tev mazāk ir radinieku līdzi. Jā, tā sanāk, kad nav milzīgi stingri, bet -3, -0,3 jau ir samērā tāda, drusku nozīmīgāk jau ir. Bet, jā. Tagad tas atkal var noderēt vēlāk, ja mēs veidosim kādas lineārās regresijas, kaut kādas regresijas taisīsim, ja, tad šāda te matrica varētu noderēt. Tā, un es jau solīju iepriekšējā stundā par to grupā, es drusku parādīju, tagad būtu laiks viņu nedaudz sīkāk papētīt, jo tā ir viena no tādām spēcīgākām analīzes rīkiem mums pandās, ja. Tie, kas strādājuši ar SQL, arī zina noteikti šo te paņēmienu. Tad mēs varam sagrupēt pēc kādas vienas vai vairākas kategorijas, ja, un tad izmantot tās sauktās agregācijas funkcijas, pieņemsim vidējo, saskaitīšanu, sasummēšanu, ja, lai mēs varētu katrā grupā veikt kaut kādu, tā teikt, statistiskus aprēķinus par katru apakšgrupu. Lūk, ja. Tā. Pamēģināsim šo te, principā ir 3 soļi, to sauc bieži par split, apply, combine. Tad sadalam, pielietojam, kaut ko rēķinam un tad sakombinējam, savilkam kopā. Un man ir neliela bildīte šeit, papētīsim šo te, varam papētīt. Tā ir ļoti vienkārši tabula, ja. Ja man ir kreisā pusē inputs šāda tabula, kur man ir 3 kategorijas no ID, ja X, Y, Z, un viņam ir kaut kāds skaidrs, arī kolona ar vērtībām. Tad, kad es veicu group by ID, ja es grupēju pēc ID, ja, tad man sadalīsies, izveidoties tā teikt tāds starpprodukts. Ja. Šis nav tiešā veidā pieejams, ja, ar šīm te apakštabuliņām mazām, ja, kurās uzreiz tiek pielietots kaut kāda agregācijas funkcija, pieņemsim summa. Ko tas nozīmē, ka mēs vienkārši sasummējam visu šīs te vērtības kopā, un pēc tam savalkam 1, 2, 3, ja, viņas visas savalk kopā jaunā tabulā. Un tas mums rāda tā, ok, uzreiz parāda tā, X summēts visas vērtības ir 50, Y visas vērtības summēts 70 un Z 90, ja. Lūk, ļoti tāda spēcīga, jo mums ir īpaši pandās, mēs varam ļoti viņu mainīt, pieņemsim, pēc pielietot, principā neierobežot kolonu skaitu grupējot, mums ir daudz dažādas funkcijas, ko mēs varam izmantot agregācijai. Īstenībā varam rakstīt arī paši savas, ja gribētu, bet principā vismaz šādas te summa, vidējais, count, median, min, max, ja, katrai grupai. Ja, ja mēs esam kaut kāds sīkāk analīzes, tad šis būs jums palīgs. Ko? Varbūt esat saskaruši šo te droši vien kaut kur, ja? Un kāpēc es tad piemēru ko? Kāpēc tad mums ļauj ātri? Tad kāpēc tas ir noderīgi? Mēs varam ātri sadalīt, ja? Salīdzināt dažādas grupas, pieņem šādā pirmatnējā analīzē, ja? Pēc dzimuma, pēc vecuma, ja? Un mēs varam daudz vienkāršāk agregēt kategorijās, ja? Un attiecīgi tas mums ļauj samērā, tā teikt, ātri, cik vien ātri būt, atrast kaut kādas šīs te apakšgrupējumu, kaut kādas, tā sakot, tendences, kaut kas interesants. Lūk, skatīsimies piemēru ar Titaniku, protams, šeit, ja? Tad varam sagrupējam pēc dzimuma, atradīsim vidējo, ja? Savukārt pēc tam pēc
pēc cenas un vecuma pieņemsim. Skatāmies, kā mums bija ar šo te. Jā, te mēs redzam, ka, jā, nu ļoti interesanti. Uzreiz jau redzam to te. Bija likās, ka tikai bagātniekiem gāja labi. Šeit redzam, ka nu sievietēm, ar vīriešiem gāja stipri labāk, vai ne? Jā, 74% sievietes izdzīvoja un tikai 19% vīrieši. Jā, tas jau tas nozīmīgs, jā. To mēs visi kā zinām šī gadījumā, bet ja mēs nezinām, tas jau būtu jau tāds kaut kas tāds, ko vajadzētu varētu jau, kā sakot, likt galdā. Nu, kaut kas tāds. Nu, bet žurnālisti, jā, attiecīgi jau nozīmīgi. Jā, mēs varam papētīt pēc klases, jā. Tad šī ievaram šo atšķirību. Šeit mēs grupējam pēc dzimuma, paņēmām kaut kādu kolonu, jā, attiecīgi, un izreikinājām vidējo. Tad tikai viena agregācijas funkcija. Savukārt šeit, ja mēs gribam vairāk par vienu, grupējumam ir grupai labāk nekā pivoti, tajā ziņā, ka es varu pielikt uzreiz vairākas funkcijas un rezultātus redzēt. Tad, pieņemsim, ja man vajag parādīt vairākas lietas, ja, tad šeit es redzu vidējo, ja, mediānu un skaitu. Ja, dabūšu reiz 3 statistiskas vērtības, tad vidējais, ja, mediāna un cik ir tās vērtības. Uzreiz 3 parametri, grupējot pēc cenas, ja? Redzam, ka attiecīgs cenas skaits, cik tad vidējais, ja? Un mediāna arī. Varētu pielikt klāt, pieņemsim, min un max. Daram tā, vai ne? Min un max arī, man liekas, būs. Man liekas, ka strādājas. Jā, min, jā. No 0, protams, visi zina, ka bija tās lētās biļetes, jā. Interesanti, ka visiem bija lētās, bet trešajā klasē arī bija minimums, jā. Es neatceros, vai bija. Min, jā, un mediāna, jā, un max, un jā, to jau mēs zinājām, ka bija nabadzīņi, kas maksāja milzīgu cenu par 2. un 3. klasi. Visvairāk mums bija tās 3. klases biļetes. Varbūt duski interesanti šajā kopā, ka ir 1. klase ir vairāk nekā 2, pieņemsim. Nu, lūk, bet labi. Tad es ceru, ka tad sapratām to grupēšanas ideju, jā, sadalām, jā, pēc kaut kāda vienas vai vairākas kolonas, tad izveidojam, pildam kādu funkciju, jā, ko mēs gribam darīt ar šo te šim apakškopām, jā, un pēc tam savalkam visu apakai. Protams, šo te procesu mēs neredzam tiešā veidā, mēs redzam tikai rezultātu, tikai no šo un šo pēc būs. Šis paliek, teikt, neredzams, bet tas, kas notiek apakšā. Tā tad, pamēģināsim drusku lādu garāku piemēru. Mēs varam grupēt pēc dzimuma, pēc paša klases un dzimuma, pieņemsim 2, jā. Tad atkal sadalās šis un tad sadalās sīkāk. Un tad mums atkal būs, pieņemsim, vajadzēs agregāciju, nu vidējo paņemsim, jā. Vidējo mediānu, jā. Un attiecīgi skaitu, cik tad nu mums bija katrā kategorijā. Uzreiz var ļoti labi redzēt tos cenus, pieņemsim šādā veidā, jā. Nu, lūk. Ja mums patīk šāda te kaut kāda tabula vajag saglabāt, ja, atceramies to, ka visas šīs tabulas, viņas ir tādas jaunas, tādas pašas dataframe kā citas, tikai es viņas nekur neglabāju līdz šim, ja. Ja es gribu saglabāt kādā mainīgajā, vai uzreiz pat tiešos varētu viņu glabāt, pieņemsim, Excelī. Tas arī ir atļauts. Jā, pilnīgi mierīgs var glabāt šeit. Jā, un, protams, ja es esmu uz Google kolabā, es varētu mierīgi tagad lejuplādēt šeit. Lažu šūnu, un man viņa lejuplādēsies. Reku no leju. Parādīšu. Kur man palika? Reku ir. Nu jā, šādi te tabula, rezultātu tabula, pieņemsim, ieguvām mazu tabuliņu. Jā. Labi, tagad ja vajag izgūt automātiski viņš šādas te rezultātus, starp rezultātus. Nu jā, turpināsim pētīt, kā tur gāja to vientulību. Pamēģināsim, varbūt kaut kas notiksies ar to vientulību, kaut kādi jauni, jā, kā gāja cenām, pieņemsim, redzam, šeit ir mums alone, jā, tie, kas ceļoja vieni, vai viņiem kaut kāda atšķirība, es teiktu, atvainos, tad false, Tad sievietēm nebija liela atšķirība, man liekas, šeit, jā. Nu, jā, nav palikam. Lai gan atkal, ir kaut kāds zināms atšķirības ir. Tad, ja vieni, ja nebija, tad sanāk tā, manā uzskatā, vismaz tā man izskatās šajā brīdī, tie, kas ceļoja vieni,
tie nelabprāt tērēja naudu. Tā nāk tāds izskatās no šī grupējuma. Varbūt kāda cits secinājums no šī varētu izpildīt kādam jums klasē, bet man izstāst tā, ka ja mēs esam viens, mēs negribam tērēt naudu par biļeti, tā sakot, bet mums ir ekonomiskais ceļš, bet, ja mēs esam ģimeni, tad sanācās biļetes un sanāca dārgāks. Protams, ja tā padomā dziļāk, iespējams, ka tur bija kaut kādi citi apsvērumi apakšā vienmēr. Tā varbūt tikai hipotēze, kas būtu jāapstiprina. Un mēs pilnībā, protams, nevaram apstiprināt šajā gadījumā. Jā, iespējams, tur bija kaut kāds biļetes nosacījumi, kur Ilze izdevās kaut ko uzzīmēt. Kāpēc man te bija kaut kas, kas ir to zīmēšanu, es neatceros anotācijas, te bija kaut kas jānomaina. Un arī šai bijis, kas uzzīmēja kaut ko netīšām uz ekrāna. Kā tas bija? Laikam bija stop share, jā, un tad vēlreiz share, laikam bija, jā, tagad tos vēlreiz. Jā, man tā ir bijis, ka es vispār, jā, nav vairāk zīmējums, jā. Nu, lūk, tātad, mēs varam turpināt šo stāstu, mēs varētu pieņemsim, par izdzīvu, mums interesē vairāk nevis tikai kā biļetes pirka, bet droši vien mums interesē tas cilvēciskais faktors par to izdzīvošanu, droši vien, vai ne? Nu, lūk, sāksim šo te vientuļos, kā tur bija, vai būs kāds atšķirības šeit, survive, jā, tad mums ir 97% sievietes vai viens vai paši pirmā klasē izdzīvoja, šeit jau parāds ļoti interesanti šie te rezultāti, jā, kas vēl interesanti, man liekas, šajā te pētījumā, šajā daļā, parādīšu, procentus, es atceros to, ka es rādu tikai 2 ciparētais komatu, es varētu arī palikt kaut 4 strādētais komatu, bet pietiek ar 2, jā, tad vīriešiem te, ir jau drusku atšķirība, jā, bet atkal otrā klasē sievietes arī ļoti labi izdzīvoja, bet skatāmies, kā tad bija, kur tad vissliktāk gāja. Es parādīšu tās show 4 digits after comma. Jā, tā, es pamainīšu šo te formātu. Jā, drusku vai sīkāk. Bet labi, tas neko daudz nemaina, bet tu mēs redzam to, ka, jā, vissliktāk gāja kam? Otrās klases vīriešiem, kuri bija vientuļi. Te ļoti kritiski redzēt, te jau tas ļoti, man liekas, atkal, ja tu esi viens, pēc būtības tevs izredz viens puisis, tev bija principā samērā bēdīgi. Nu, lūk, vai te bija 3. klase vai 2. klase, ļoti slikti gājas. Savukārt, kas interesanti, ja tev bija tomēr ar kādu kopā, vai tas bija rūpēs par ģimeni, vai tev bija tieši otrādāk, vai tu nezinu, vai tu biji, vai par tevi rūpējās kāds, varbūt tas bija bērns, ja, tad tavas izredzes izdzīvot bija stipri lielāks. Tas man no šī te izdēļ ļoti interesants secinājums šeit, ja. Pamats tāds iesākums, ne secinājums, bet tāds jau iesākuma tāda jau apsvēru, varētu teikt tā. Kas vēl te interesanti, jā, tad sievietēm tas viss īpaši arī 3. klasē, jā, vienīgi zināt, ka te, ja ģimenē kopā savukārt te gāja švakāk sievietēm, ja viņas bija kopā ar kādu, kas interesanti arī liekas tāds pareizais fakts. Atkal, kāpēc pielikt kaunu? Tāpēc, ja man būtu tikai dažas vērtības, tas nebūtu īpaši nozīmīgi. Parasti mēs skatāmies, ja 30 vērtības, kā sakot, mērījumi, grupā vismaz 30 mērījumi, tad jau kaut kas jau tā ir, ir vērts skatīties. Ja man būtu tikai 2 vai 3 mērījumi, cilvēku šajā gadījumā, tad, protams, mēs tas neko daudz neizteikt. Vienkārši kaut kāds outliers un viss. Jā. Tā, tad atkal apstiprinās tas, ko jau mēs daļai zinājām, protams, tas, ka bija jāturās kopā katrā ziņā, jā, un vajadzēja, protams, jā, 3. klases puišiem, 2. klases puišiem, jā, viņiem gāja viss švakāk. Mēs varētu turpināt šo, protams, mēs varētu, ko vēl varētu dalīt, es nezinu, man liekas, nav vairāk īpaši, ko varētu dalīt. Varēja pēc klase ir, seks ir, varētu likam vēl turpināt ar, pieņemsim, kur iekāpu. Es nezinu, vai tas kaut ko dotu, bet to varētu turpināt šādu atkal dalījumu. Tad vēl šo grupēšanu ļoti labi strādā kad? Ja mums šīs te katrā no šiem te nav pārāk daudz kategorijas. Te man ir 3, te ir 2 un te ir 2. Tad kopā sanāk cik? 3 reiz 2 reiz 2 ir 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tieši tā. Tad attiecīgi, ja man te būtu 4, 5 un 6, tad būtu 4 reiz 5 reiz 6, tad jau būtu ļoti daudz, ja tas sīkāks dalījums, jā, atkal. Ja man ir pārāk daudz tās unikālas vērtības kategorijās katrā, tad, protams, man šī tabula izaugs ļoti, ļoti liela. Tā, varam pie viena apsīt arī pivotu. Es vēl izmantoju personīgi pivotu mazāk nekā grupai, jā, var darīt
teikt, līdzīgākas lietas var darīt, arī pieņemsim, mēs varam unikālas vērtības, jā, mēs varam pārvērst no vienas kolonas jaunā kolonā. Izmantosim citas kolonas kā indeksu un šīs šūniņas. Pieņemsim, viena kolona būs indeks, otra kolona būs, pieņemsim, unikālas vērtības būs kolona nosaukumi, un tad vērtības iekšā. Pamēsim šo paraugu ar šo te pivotu šādu te. Jā, pastīsimies šo te paraugu. Kā izskatās šis te. Display man nevajag tā šeit. Tad strādāts, vai sanāks man? Laikam nebija pivot table. Kanotri šeit. Duplikāta vērtības, ja nepatiks šeit. Varam pamēt, ko viņš teiks. Es parasti man pivot table. Man laikam vajag tik umest duplikāta vērtības. Es jautu pivot table īstenībā, nevis pivot īstenībā. Pivots liekas mazāk. Tas ir vienais. Jā, reku ir. Klasa un seks, te nebūs katra vērtība, jā. Pivot table jāliet. Ar to mēs nelietosim, šo mēs nelietosim, mēs lietojam pivot table tajā ziņā. Ok, tā. Lūk, tad mēs dodam datu kopu, no kurienes ņemt, vērtības, indeksēsim pēc klases, jā, kolonas būs šeit dzimums, jā. Vīrietis, sieviete un izmantojam kādu agregācijas funkciju. Ja? Lūk, šādā veidā mēs varam iegūt pēc dzimuma sadalīt un pēc klases. Attiecīgi pamainot varam darīt ko. Tad šis pivot table ir labs, ja mums ir divas kolonas, ko mēs gribam veikt kaut kādu darbības, pieņemsim, salīdzināt, pieņemsim cenas šeit. Atkal es saku, man patīk labāk to pašu, mēs varējām panākt, es laikam rādīšu, ja mēs darītu ar group by, parādīšu, ko es minēju, tad we could do the same with group by, we could achieve same results with group by, so group by, ko? Group by class, sex and aggregate on fair using mean, lūk, Tas pats sanāks, vismaz tiem rezultātiem. Sanāk 106 ir, sanāk, 67 ir, 21 ir, 19 ir, 6, tas pašas vērtības tās pašas ir, Tikai atšķirās veids, kā sakarot. Tad šis piemēram varētu būt šī gadījumā, viņi aptuveni ekvivalenti, šis varbūt drusku smukāks pivot tables, bet uzreiz tikko man vajag vēl trešo pieliek klāt, un tad man divas dimensijas būs par maz, man būs grūtāk attēlot šo te. Tā kā atkal te atkarās, kā ir šis te, kā pārēt no viena uz otru, jāstāsta, kā patīk pašam labāk pēc būtības. Ja vai tie divas kolonas, tad lietot pivot table varbūt būtu labāk, un tikai veikt vienu darbību. Vēl viena atšķirība tā, ka pivot table ir tas, kas var veikt tikai vienu agregācijas funkciju. Šeit es varu likt vairākas, mīnus var likt arī count, un vēl papildu. Man veidos jaunas kolonas, cits formās drusciņi. Rezultāti tie paši, protams. Lūk, Tad pivot tables mums parāda šo daudzdimensiju apkopojumu, Vēl viens ir speciāls pivot table ir crosstabs, Tad crosstabulācija, kā kategorijas ir viena pie otra. Crosstabs ir ļoti ātra, Tad mēs varam darīt šādi te, Crosstab dzimums pēc izdzīvojums. Skatāmies šeit, Crosstabs, redzam šo te. Dzimums, vīrieši, sievieši, izdzīvoja, neizdzīvoja. Attiecīgi uzreiz var redzēt, ja es gribu vidējo, attiecīgi šeit pēc dzimuma, attiecīgi var redzēt uzreiz, tas, ko mēs runājam iepriekš, tu var redzēt skaisti, var parādīt, ka 36% pirmā klasē, 96, 92, 50% izdzīvoja, trešajā klasē sievietes un 30% tikai vīrieši. Te var redzēt ļoti skaidri šo te atšķirību starp dzimumiem izdzīvošanas arī šo te vidējo. Lūk, ja es gribu to pašu, bet procentuāli, tad man būs 4% aiz komata, šādā te veidā es varu dabūt šo pašu tikai ar, pareizinās 100 uzreiz, Es domāju, arī nav slikts risinājums šādā veidā. Labi. Es minēju, ja es varētu nopaļot, punkts raunus varētu darīt šādi, pieņemsim šādi, varētu darīt, ja es gribētu.
atšķirības starp to set options un šo, ja es noapaļoju, tas nozīmē to, ka man dati arī pazūd šī gadījumā, jā. Savukārt ar option, jā, pieņemsim, jā. Jā, nu lūk. Jā. Nu, šeit gadījumā šo varēja neizmantot pēc būtības. Tad, sakot, šis piespiež rāda tikai 2 ciparus aiz komata, lai kā tie skaitļi būtu. Savukārt šis īstenībā šī operācija nopaļo līdz 4 cipariem aiz komata. Nu jā, tad ir atšķirība šos te, jā. So, Brown actually, changes values for cells by rounding up, down, jā. Set float format is just a setting. It does not change data. Nu, tā ir atšķirība, ko mēs gribam tad veikt mutāciju datiem, mainīt datus vai tikai saglabāt šo te formātu šeit. Tā, pazīmes, vai kaut kas mums vēl trūks. Mēs jau skatījāmies, jā, mēs varētu, jā, tad is nav, jā, saskaitām, pieņemsim, kurai klasei trūkst, kurā kolonā mums trūkst šie te kaut kādas vērtības. Nu, redzam, ka jau, jā, vecumam bija 177 trūka, kad kāpa iekšā trūka 2, un ļoti, ļoti daudziem trūka iekāpšanas, klājas. Nu, tur neko nevarēja padarīt, ja 688 trūka klājas. 2 nozinām, nu, atkal embarked, loģiski, ka šeit būtu sakrīt. 2 un 2 sakritīs šajā gadījumā. Jā, tā. Vēl ko var pētīt, vēl var šajā sākotnējā posmā var veikt tā saucamo chi-square testu, jā, chi kvadrātā, jā, kā latvijas chi, laikam saucās, jā, kategoriskām vērtībām, vai ir asociācija, jā, tātad šim divām kategoriskām vērtībām, jā, tad šis tests salīdzina, kā būtu, ja nebūtu asociācija, ar to, kad būtu. Mēs uzliekam cross-tabu, jā, attiecīgi, un tad izmantojam no statistiskās bibliotekas, jā, varam izskaitļot šo te chi2 contingency. Nu, viņš atgriež šo P vērtību, jā, un attiecīgi, ja ir zema vērtība P, jā, nozīmē to, ka mums ir ļoti nozīmīga asociācija. Paņemsim piemēru, jā, šeit, jā, atkal DF, jā, man vispār šis jau bija, jā, es importēšu šo te chi2 contingency, un drusku lielāku uztaisīšu tagad. Drusku lielāku, jā, tā. Un vispirmā lieta, ko es daru, es uztaisu šo te cross-tabu, jā, iekāpšana un izdzīvošana. Vai tur ir kaut kāda statistiska nozīmīga? Nu, redzam, ka mums ir liela atšķirība, jā, ir asociācija, ir noteikti, jā, ne? Nav nejaušība katrā ziņā, šeit nav 50-50, jā. Nu, lūk, un tad attiecīgi mēs esam salīdzināti, ko mēs gaidām, un padodam šīs vērtības, jā, attiecīgi, un ja P ir zem 0,05, tad mēs zinām, ka tā ir nozīmīga. Šī gadījumā viņa ir ļoti maza, zem 1, tad ir skaidrs, nozīmīga asociācija starp šo te iekāpšanu un izdzīvošanu. Patīsimies, kā mums iet ar dzimumu un izdzīvošanu, to jau vispār tur nav jautājumu, bet mēs zinām, ka ir ļoti liela nozīme dzimumam šeit bija izdzīvošanā. Uzreiz varam pateikt, ja, ka būs šī izdzīvošanai dzimumam bija ļoti liela nozīme. Ja. Tur ir tā, 1 - 58, ja, E 0,000, 58 nulītes šeit sanāk, ja, ļoti, ļoti nozīmīgi p-value sanāk šis te. Tik maziņi, ka, nu jā, ka šī square ir ļoti nozīmīgi. Tā, parādīšu šie piemēri, nu salīdzinās šeit paņēma vienkārši 50-50-50, jā, tādu standartu, jā, mazu datu frame uztaisīja ar roku, jā, A un B kolonas, 50, vispār nav nekas, jā, un te nevajadzētu būt nekādai asociācijai, visi vienādi, jā, te būs nekas, jā, lai jūs man redzētu to, ka es parādītu kā pretpiemēru, ka iespējams arī nedabūs šo asociāciju, nu šeit nebūs, jā. P-value 1, jā, chi square 0, jā, skaidrs, tāpēc, ka visi vienādi, te nav nekāda asociācijas starp šīm te vērtībām. Tā, labi. Nu ko, druskot rezumēsim šo, pirms mēs ķeramies pie pastāvīgā darba, kas nebūs pārāk grūts, tad mēs savācam šos te parasti ar describe, savācam standarta datus, jā, standarta statistiku, jā, dabūsim.
pēc datu ielādes, protams, jā. Tad apsmies datu tipus ar info, tipiski būs, jā. Un, jā, tajā ziņā, pieņemsim, mēs gribam, describe, ja mēs varētu gribēt visas kolonas, ja mēs esam pavisam slinki, mēs varētu gribēt visas kolonas attēlot vienlaicīgi, vienā lielā tabulā šo statistiku. Nu, tad būs drusku, tad mums jāpadod karodziņš all, include all, bet būs neliels mīnus šajā gadījumā. Tas, ka, ja mani pieņemsim skaitliskas vērtības, tad mēs dabūsim šos te skaitliskos mērījumus, jā, tur min max, jā, min vidējais, visu labumu, bet, protams, ka mums unikālas vērtības vai augstākā vai frekvencija nebūs. Savukārt otram, dzimumam, tikai 2 vērtības, tad mēs tos dabūsim, redzēsim šo te unikālo skaitu, savukārt te kategoriskām vērtībām mēs nevaram mērīt vidēju aritmētisku, tur nesanāk vienkārši, jā. Bet, ja grib šādu mega tabulu var dabūt, jā, tad tur vai nu būs viena nozīmīgas kolonas vai šīs kolonas, jā. Tipiski mēs sadalām atsevišķi, bet nu var dalīt arī viena, jā. Tā. Jā, ja ir pavisam slinks, var uzreiz sauktos pāru plotus, jā. Ko tas darīs? Šī gadījumā nebūs neko labu, tas būs citām datu kopām var būt nozīmīgi, bet ja mēs gribam apstīties, vai ir kaut kāda saistība vienai skaitliskai kolonai pret citu kolonu, tad mēs varam izveidot šos pāru plots. Un ko dara šis te pair plot? Viņš ņems visas skaitliskās kolonas, pašai sevi izveidos histogrammu, ja, un tad viņu zīmēs vienu pret otru. Skatīsimies, ļoti ātrs, tas ir easy win, viegli uzvar, tā sakot, ja. Describe un arī pair plot mums jau dod ar tām 2 komandām. Mēs jau daudz, ko es stāstīju, varam izlaist, tas mums jau daudz ir ātra vizualizācija, dod mums skatu pa visām skaitliskām kolonām, kā katra pret katru. Bet šī gadījumā, tā kā mums Titanikā ļoti maz šo skaitlisko vērtību, ja, un pārsvarā, ļoti daudz diskrēts. Nu, 1, 2, 3, vai tur, piemēram, šādi, jā. Tie, man liekas, brāļi māsas, jā, siblingi, jā. Man liekas, ka arī vecāki, nu, pa viens parents, jā, 0, laikam 1, jā, 2, 3, jā, nu, nav daudz, jā, radinieki šeit, jā. Nu, šī te vidējā ir katrai kategorijai, atvainojos, ir histogramma. Ja? Un šeit ir viens pret otru, ka te ir simetrija. Ja? Viņi viens katrs pret otru, ja? Veidojās šī simetrija. Tā, šī gadījumā es teiktu, es viņu parasti izmantoju kaut kādas korelācijas skaities arī. Šī gadījumā mēs redzam, ka nav īpaši nekas labs, jo tāpēc, ka mums nav arī īsti daudz tādu tīru skaitlisko datu, kur būtu peldošo ciparu, kur būtu tādi, nu, vērtības, ko mēs gribētu. Te ļoti daudz diskrētu skaitlisko datu, nu, pa vienām, kur ir tieši konkrētas vērtības, jā. Kāpēc tā? Tāpēc, ka mēs nācām no kategorijām, jā, tur bija paši klase 1, 2, 3, nu, tad mēs ielikām tos skaidrus 1, 2, 3. Izdzīvoja 0 vai vieninieks, pieņemsim, jā. Nu, lūk, bet kā tas var būt ļoti noderīgi, atkarībā no datiem, jā. Tā, vēl pieminēšu vēl tas autos violas vizualizācijas. Es personīgi mazāk izmantoju, bet viņas var parādīt labi, kā atšķirās, pieņemsim, šeit atkal vienā grafā, kā izkārtojos dati, jā, izdzīvoja vai neizdzīvoja. Pieņemsim pasažieru klasē, jā, tad izdzīvoja, jā, redzam vecāki, neizdzīvoja vecāki, jaunāki izdzīvoja, jā, pieņemsim, jā, un savukārt šeit 2. klase, jā, un 3. klase arī kā šis te distribūcijas ir atkal šeit, jā, atkal izdzīvoja, neizdzīvoja. Es vēl pamēģināju tādu jocīgu plotu, ko es personīgi neizmantoju, vēl kāds lietojas swarm plotu, jā. Tad tas ir kategorisks scatterplot, punktiņu, jā, bet punktiņi netiek doma, ka viņi nav nepieskarsies vienotram, jā. Nu, lūk, bet mīnus, kāpēc man viņš nepatīk, tāpēc, ka viņš ir daudz, jā, nu, bitīšu plots, jā. Pastīsimies, kā viņš ir pēc klase, cena un vēl krāsu ieliksim klāt. Pamēģināsim šo plotu. Viņam īpaši nepatīk šis te, bet ramstīties, jā. Viņš saka, ka nevar, redziet, viņš rāda, ka nav vietas, kur likt, jā. Tāpēc kāpēc? Tāpēc, ka mums nav, kur likt tos punktus, jā. Un tad sanāk šāds te zīmējums. Vienkārši viņš izkārto, mēģina atrast, var sakot, ko viņš dara. Viņš mēģina atrast vietu katram punktiņam, tā sanāk, jā.
Tajā ziņā mums te sadalījām tad izdzīvojušies un neizdzīvojušiem, jā. Man personīgi īsti šeit, man liekas, šeit viņš nav piemērots. Es pat nezinu, kur viņš īsti būtu tā labi piemērots, kādā piemērā. Man nav bijis īpaši daudz piemēru, varbūt kāds var izdomāt, jā. Tad, jā, viņš sadala, jā, es te pierakstīju klāt, kā viņš strādā, jā, varbūt kādam noder, jā. Tā, ja mēs būs 8, ļoti labi, jā. Protams, ko es gribu no jums šodien? Īstenībā te atkal 2 stāsti. Viens ir, jūs varat paši mēģināt veidot savus šos vizualizācijas un atrast šos savus datus, vai arī tiem, kas varbūt tās vienkārši nejūtas vēl tik komfortabli, vienkārši var iet cauri tiem paraugiem, palaist, skatīties, kas sanāk. Tad jums nav obligāti pilnīgi no nulles kaut ko būvēt, jo paraugi ir, jā, kā atrast šos te risinājumus, tad mums ir viens pēc izdzīvošana pēc pilsētas un klases, histogrammu vecumam, tur mēs arī darījām, piemērs bija, kā tos outliers vecumā outliers atrast, jā, tad uzliek jaunu kolonu, ģimenes izmērs, es pats plus vecāki, jā, un vai bērni, un arī mani sieva, bet vīrs, vai arī mani brāļi māsas, jā. Jā, varbūt tās sadalīt pēc šos te izdzīvošanu pēc dzimuma un klases, jā. Un, ja grib, var to vēl šīs skvēr testu arī uztaisīt. Viss šīs lietas būs paraugā iekšā, tāpat tās būs arī par mēģināšu palaist šūnis, ja grib, bet arī var mēģināt pats kaut ko klāt padarīt. Un varbūt tās kāds varās pamēģināt arī šo uzzīmēt šos dinozauru 12-nieku, ja 13, jā, lai dabūtu datus, tikai vienīgais tur izaicinājums bija atrast datus, bet tos mums viens students atrada, tā kā tur arī nebūs slikts piemērs, kā to visu darīt. Nu, atkal te var teikt kārtīgi, ko ņemties, ja grib, jā. Tad tiekamies pēc kādas stundas, jā, tiekamies tad 21 un apskatīsim, kā tad tur gāja ar risinājumu. Jā, labi, tā, turpinām tad pēc kādas stundas pa to laiku.